Esiet sveicināti mani un astroloģijas draugi. Ieskatīsimies astroloģiskajā prognozē no 19. līdz 25. februārim. Kas tad mūs tur sagaida? Mēnesis mums ir Vēzī un visu dienu, visu pirmdienu veido ļoti labus aspektus gan ar Sauli, gan ar Saturnu. Un tā kā mums Saule ir iegājusi tikko Zivīs, tad var teikt, ka mēs visi esam tādā vienotā informācijas laukā nokļuvuši. Mums ir iespēja ieklausīties savā intuīcijā, sapņot, izplūst, kādam arī mazliet palaiskoties, bet Saturns šajā dienā mūs tad ieliks rāmjos gan mūsu sapņus, gan mūsu reālos darbus, un tamdēļ tā būs tāda patīkama diena arī darbam. Katrā ziņā šeit akcents ir, mēs varam likt uz to, ka mums ir spēcīga intuīcija. Un šajā dienā, kā jau es teicu, beidzas tāds ūdensvīra sabiedriskums, kolektīvās idejas arī pieklūst, un revolucionārais gars arī pieklūst, bet priekšplānā iznāk spēja iedziļināties, robežu nojaukšana gan starp cilvēkiem, gan starp apziņu un zemapziņu, filozofija, un tā tad spēja, sevišķi zivīm daudz, izprast pašiem par sevi. Ļoti uzlabojas zivīm intuīcija, zivīm uzlabojas arī viņu tāda spēja klausīties un dzirdēt ar sirdi un redzēt pasauli. Un arī pretējā zīme, kas ir zivīm, kas ir jaunavas, arī viņas sāks citādi skatīties uz pasauli. Viņām varbūt pat tāda sajūta, ka viņas kaut ko nesaprot, jo tas viņu ārkārtīgais pedantisms, strukturēšana šajā brīdī, šajā mēnesī var nederēt. Varbūt tāda sajūta, ka tikmēr, kamēr Saule ir zivīs, ka jaunas mazliet apjukušas, viņām vajag mainīt savu to stereotipus, savu domāšanu, paskatīties citādi, ja viņas grib sasniegt kaut kādus patiešām ierast mēķus vai pat pildīt kaut kādas patiešām ierastas lietas. Par to pavērojiet sevi, kā tas realizējas jūsu dzīvē. Dvīņi un strēlnieki kļūs mazāk skrejoši, mazāk aktīvi un vairāk sāks ieklausīties citos savu līdzās esošajos cilvēkos un arī paši sevi. Un arī laiku vairāk veltīs tuviniekiem, sevišķi tātad dvīņi. Un Vēzis un Skorpions, tās ir tātad ūdenzīmes, tās vēl jau vairāk iedziļināsies sevi un iegūs kaut kādas jaunas atklāsmes, kaut kādā veidā izpratīs sevi. Protams, ja vēlēsies, ja viss šīs enerģijas tiks realizētas. Skorpioniem var tur būt arī tādi nostalģiju mirkļi. Otrdien, 20. datums. Šeit mums vēl ar vienu mēnesis ir Vēzī un veido ļoti labus aspektus, gan ar Jupiteru, gan ar Urānu. Un tas nozīmē, ka mēs, tā kā mums mēnesis ir Vēzī, mēs visus cilvēkus uztversim kā sev ļoti tuvs, kā tāda attiecības starp cilvēkiem var būt ģimeniskas. Un neapzināti jūs varat gribēt parūpēties par kādu, un kāds var gribēt parūpēties par jums, un par tādām tīri praktiskām lietām, vai ir paēdis, vai ir siltumā, vai viss ir labi, un māju gribēsies sakārtot. Šeit arī kaut ko var nopirkt savam namam, un pārkārtot kaut ko vajag, jo 18.45 mēnesis veido šo labu aspektu ar Urānu, kas saka, nebaidies izmantot, izmēģināt kaut ko jaunu nopirkt un sagādāt patīkams pārsteigums savai ģimenei. Tieši tādas materiālās vajadzības šajā dienā ir labi apmierināt un parūpēties gan par savu namu, lai tajā ienāk patīkama atmosfēra, gan par saviem ģimenes locekļiem. Vai arī darbā jūs varat sajust, ka jūs esat tā kā viena liela ģimene, un arī tur var gribēties, lai romulīgi šajā dienā kāda vai kāds var izcept tādas kotletītes mājās, lai labi smaržo, vai izvārīt kādu garšīgu zupiņu. Nu, kaut kā tā diena tiks pavadīta. Trešdien, 21. februāris. Mēnesis vēl ar vienu ir Vēzī un veido labu aspektu ar Urānu zivīs. Un šeit, nevis ar Urānu, atvainojos, ar Neptūnu 8:38 jau no rīta jūs varat mosties ar kādu, tā kā jūs būtu bijuši kādā sapņu pasaulē, kaut kādi fantastiski sapņi vai patīkams sajūtas vai ideāla meditācija tiem, kas praktizē,
labi jūs varat būt atslābuši, izgulējušies, kaut kur pazuduši, robežas arī var pazust, un cilvēki šeit var sajusties ļoti romantiski. Rīta pusē jūs varat braukt uz laukiem, varat pastaigāties pie ūdens, baudīt ūdens procedūras. Vakarā mēnesis jau ies lauvā, un mēs visi gribēsim uzlikt kroņus sev uz galvas, pēkšņi mēs atcerēsimies par savu ego, kļūsim katrs sev ļoti svarīgi, un mums būs veidosies tādas domstarpības ar cilvēkiem, kas ir sabiedrība, un šeit Plutona veidosies sarežģīts aspekts ar Plutonu mēnesim 17:37. Tātad uz pēcpusdienu mēs varam kļūt tādi, kas vēlas izrādīt varu, kas vai nu kāds uz mums gribēs uzlikt ķēpu, vai tie būsim mēs. Mums katrā ziņā būs viedoklis un pretenzijas. Mēs gribēsim katrs panākt savu. Un tie, kuriem ir tāds spēcīgāks raksturs, tie sāks dominēt pār tiem, kuriem ir maigāks raksturs, bet katrā ziņā arī tie nebūs mierā. Ja? Un tad šeit veidoties var konflikta situācija. To paturam prātā. Tātad trešdienas pēcpusdiena tā mums ir. Kas notiek ceturtdien? Ceturtdien 22. februāris. Mēnesis vēl ar vienu lauvā. Sapucējieties, uzvelciet savu skaistāko kleitu, izvediet pastaigāties savas labākās somiņas, kurpes, rotas lietas. Tātad mēnesis gribēs sevi parādīt, viņš gribēs, lai viņu pamana. Bet, zināmā mērā, tas būs grūti, te ir tāda diena, kad pavērojiet, kā jūs jūtaties. Ja jūs labi jūtat savu iekšējo vīrieti un savu iekšējo sievieti, un esat mierā paši ar sevi kā tādu vienotu personu, un personīgi jūs jutīsieties labi. Bet, ja kaut kas nav kārtībā un jums nav iekšējā saskaņa ar savu Venēru un savu Marsu, šajā dienā varat justies netik labi. Jo 5 no rīta veidojas sarežģīts aspekts mēnesim, kurš, kā jau teicu, ir lauvā un grib, lai viņu novērtē, un lai viņam pagalēmo. Veidosies sarežģīts aspekts ar Venēru, un viņš domās, kāpēc citiem izsaka komplimentus, man nē. Un ar Marsu, tad kāpēc citi var kaut ko realizēt, bet es nevaru. Tātad šeit atzinība, būs tā sajūta, zemapziņā, ka atzinība man pienākās, bet es viņu nevaru dabūt. 19:15 Venēra, vēl tā kā piešaus eļu ugunīs, aiziet savienojumā ar Marsu, un te jūs patiešām, jā, jūs esat gatavi ar sevi šajā dienā strādāt, jūs varat iegūt jaunu stāvokli sabiedrībā, attiecībās, jums parādās kaut kāda jauna iespēja, kaut kāda iekšēja impulsa pelnīt naudu. Jums tikai jātiek skaidrībā pašiem ar sevi šajā dienā. Ja jūs sāksiet sevi žēlot, lūk, un aiziesiet tā mēnesi pavadā, kāpēc es neesmu saņēmis tur vēl atzinību, vai kāpēc man kaut kas nav, sāksiet sevi žēlot, bet neatradīsiet to savu vienīgo individuālo es, tad šī diena var priekš jums nebūt pietiekoši laba. Jūs varat pazaudēties, un citi, kuri ir tādi uzņēmīgāki, pašpārliecinātāki, var uz jūsu fonu izcelties. Tā kā šeit katrs padomājiet pats par sevi, un cilvēki noteikti demonstrēs šajā dienā, viņiem gribēsies demonstrēt to savu spēku, jo Mars tas ir par darbību, par aktivitāti, demonstrēs savu seksualitāti, jo tas ir vīrišķās planētas savienojums ar sievišķo. Arī tam esiet gatavi savu ārējo pievilcību, kā jau teicu, pucējieties šajā dienā. Neaizmirstiet arī par smaržām, kas patīk Venērai. Izlēmība šeit raksturība. Un, protams, attiecības romantika pirmajā vietā. Daudziem būs šī sfēra. Un kaislības arī šeit var sīst augstu vilni. Jo, kā jau teicu, mēnesis mums radīs tādu auru vai lauku vai atmosfēru. Īpaši tāda ugunszīme, sauni, lauvas, strēlnieki. Ziniet, ka šajā dienā jūs varat būt pārāk ar emocijām pilni. Varat, kā gribat, varat izpausties, varat sev piebremzēt. Vienkārši ziniet, ka jums var līt pāri malā. Skorpioniem arī būs daudz enerģijas, bet viņi kā parasti pratīs, tātad ar to tikt galā. Un 11:30 šeit vēl sarežģīts aspekts ar Jupiteru, kas sabiedrībā grūti realizēties. Tātad sabiedrībā katrs virzīs to
savu mērķi un savu plānu uz priekšu. Nu, lai jums veicas šajā dienā, jo šeit, par ko es vēl jums gribu akcentēt, ka šajā dienā jūs varat izveidot attiecību modeli uz 2 gadiem vismaz. Ja? Tātad pacentieties dabūt labāko no sevis ārā. Būt savā labākajā versijā, kāda jūs varat būt gan ar ārējo tēlu, gan ar emocijām, gan ar spēju veidot saskarsmi ar savu individuālo es, lai jums šī diena patiešām ir veiksmīga. Ejam tālāk. Piektdiena, 23. februāris, mēnesis vēl ar vienu ir lauvā. Mēs vēl ar vienu sevi gribam parādīt spilgti, dzīvi. Bet kas šeit notiek? Šeit mums ir diena tāda, kad veidojas sarežģīts aspekts ar urānu. Un tas nozīmē, ka visi jūsu plāni var tikt vai nu mainīti no jums neatkarīgu iemeslu pēc, vai aiziet pa kaut kādu citu ceļu, vai jūs vienkārši pamosties ar ļoti uzvilktu garstāvokli. Jūs visu dienu esat tā kā ne savā ādā. Jums kaut kas iekšēji dīda un nav tāda iekšēji miera. Kas vienīgais šeit var palīdzēt no vienas puses, bet no otras puses vēl vairāk izšķīdināt robežas un ievest jūs vēl kaut kādā lielākā apmulsumā. Te ir atkarīgs no tā, kā jūs protat strādāt savu zemapziņu. Kāds patiešām var pilnīgi apmaldīties savās emocijās, jo Merkurs mums ieiet zivīs. Viss paliek tāds izplūdis, un mēs visi aizējam tādā vienā kopīgā informācijas laukā, kur ļoti daudz informācijas, bet tā var būt neskaidra, tā var būt maldinoša, tā var būt neizprotama, tā var būt tāda, ka mēs ieejam kaut kādās domās un tur kuļamies. Diena laba priekš tiem, kuri prot strādāt savām emocijām, kuri sevi izprot, ja izprot sevi un spēj labi dzirdēt citus, jo šeit līdz pat 10. martam Merkurs viņam dos mums tādu spēju ļoti intuitīvi sajust citus cilvēkus. Tiem, kam jau no dabas ir tāda spēja, viņiem tas vēl pastiprināsies. Viņi burtiski spēs lasīt citu cilvēku domas, sajūtas, emocijas, un no tā arī tālāk realizēt savas darbības. Tādai reālai, praktiskai strādāšanai šī diena, es teiktu, nav diži piemērota. Atrodiet kaut ko citu, ko jūs darīsiet šajā dienā. Varat meditēt, varat ļauties kaut kādām meditatīvām nodarbēm. Un arī jauni iesākumi, ja jūs kaut ko esat ieplānojuši uz šodienu, skatieties, kā jums tur realizēsies, jo viņi nav pārāk piemēroti kaut kādiem jauniem iesākumiem. Sestdien, 24. februāris. Mēnesis iet jaunavā, uzreiz viņš grib struktūru, kārtību, atbildību, saprast visu, grib katru sīkumu, kāpēc dara, kā dara, vai pareizi dara. Un šeit veidojas ļoti daudz konflikta situācijas. Jo pretī zivīs mums ir Saule, Saturns, Merkurs, kuri, protams, zivīs, viņi ir sapņaini, viņi ir izplūduši, viņi ir neizprotami, viņus ir grūti saprast. Un tātad ir saprast grūti gan savus bērnus, gan priekšniecību, gan partnerus, kas ir līdzvērtīgi mums, tātad arī attiecību partnerus. Šeit veidojas sarežģītas situācijas, jo mēnesis grib izprast, viņam vajag kontroli, viņam vajag visu precīzi, bet pretī ir zivis, kuras viņas nedod konkrētas atbildes. Līdz ar to daudz kritikas. Jā, tad mums liekas, ka citi dara visu nepareizi, ka viņi nav strukturēti, daudz pretenziju, daudz piezīmi. Gan mēs varam saņemt, gan pret mums var tikt izteikts. Ko tad ar šādu dienu darīt, kad ir tik daudz emociju? Tāpat var šķīst asaras, cilvēki viens otru nesaprot, kritizē. Kāds būtu tas mans ieteikums? Es jums ieteiktu pievērsieties šajā dienā savam dzīvesveidam un padariet to veselīgāku. Pievērsieties saviem ēšanas paradumiem, padariet tos veselīgākus. Ja vajadzīgs kaut kādas diētas, pievērsieties tām sportam. Tad kārtojiet šajā dienā savu dzīvesveidu, mainiet to stilu savu. Tam diena ir piemērota. Te labi, jūs varat to realizēt. Varat arī kārtot māju, īpaši mežāžiem. Tas ir tiešām labi, no vecām grabažām atbrīvojoties, izmetiet visu lieko ārā. Tam šī diena būs laba diezgan. Ejam tālāk, skatāmies, kas notiek svētdien. 22.
februāris. Šeit mums veidojās mēnesim ļoti labi aspekti. Tas mūs atbalsta, mūsu emocionālā puse, mūsu emocijas mūs atbalsta. Šeit ir labs aspekts vakarpusē. Naktī jau ar Jupiteru, kas saka, ka mēs varam atrast cilvēkus, ar kuriem mēs kopā varam kaut kādus darījumus veidot un ieguldīt arī kaut kādus līdzekļus. Un vakarpusē mums veidojas labs aspekts ar Urānu. Ir iespēja atrast risinājumu praktiski jebkurai situācijai un arī interesanta iespēja pavadīt interesanti dienu. Bet diena pati, Venēra mums, veidojot sarežģītu aspektu ar Jupiteru, jau 6 no rīta, saka, ka tās ambīcijas var būt lielākas nekā jūsu spējas tās realizēt. Tie visi jūsu plāni var būt tikai tādi tukši solījumi un ziepju burbuļi. Un tāpēc ar tādiem solījumiem, ko jūs nevarēsiet pildīt, ko jūs jau zinat, ka jūs nevarēsiet pildīt, tādiem nemētājieties, sabojāsiet savu karmu, to jums nevajadzētu gandarīt. Un esiet piesardzīgi arī tātad ar sabiedriskās vietās, ar sabiedriskiem darījumiem. Skatieties, ar ko jūs komunicējat, jo arī pretī cilvēkiem var būt lielumānija, viņi var neapjaust, pat negribot, viņi var neapjaust savas iespējas. Un arī skatieties, kur jūs ieguldiet naudu. Bet tā kā ir mēnesim šie labie aspekti, tad no vienas puses mums šeit ir sarežģīts aspekts, ja, un otrs puses ir labvēlīgs. Mēs to varam traktēt tā, ka izjūt cauri kaut kādām grūtībām, mēs varam nonākt pie patīkama rezultāta. Tamdēļ, tomēr, ja ir šķēršļi, gluži tā nedariet, ka nobīstaties un vispār neiet uz priekšu, šajā dienā tomēr var uz priekšu doties. Lūk, tāda ir šī nedēļa, lai jums visiem viss ir veiksmīgi. Tā!